Nu, lūk, tāda mūsu vērojuma un prātojuma. Turpināsim studijā šeit sarunu par šo tematu. Demogrāfs Ilmārs Mešs vakar studijā ir un Ants Sancovs, kurš atgriezies no tiesa gan Londonas pirms pusotra gada. Vai tas, ko jūs redzat, jūs tur brīžiem mājāt ar galvām, tad kā nepiekritāt kaut kam, kas tur bija teikts, kaut kādiem varbūt aspektiem? Vai šī ir problēma, varbūt, ka mēs dramatizējam situāciju? Nē, diemžēl nedramatizē, jo no tiem ļoti daudziem, piemēram, Amerikā sevi par latviešiem uzskata un tautas skaitīšanās uzrāda nepilni 90 000. Un tie, kad mēs aizbraucam, piemēram, uz Garezaru nometni, visu cieņu šiem mīļajiem tautiešiem, bet tas ir varbūt 1, 2, 3, 4% no visa tā lielā pārkausētā un pārtautotā latviešu apjoma. Tāpat arī Īrijā. Tur apmēram īrijas iestādes uzrāda un arī skaitīšana tātad pierāda aptuveni starp 40 un 50 tūkstošiem latviešu. Varētu domāt, ka līdzīgi kā Talsu rajonā tur būtu kā 20 kori, vēl 10 deju ansambļi, bet ir 1, 2, kaut kādas mazas svētdienas skoliņas, ļoti strauji. Apmēram, ja cilvēks ar ģimeni nodzīvo jau gadus 5 ārzemēs, it īpaši tādā kā Anglijā un Īrijā un tam līdzīgi Amerikā, kas ļoti strauji pārtauto, tad jau pati tā ģimene bieži pāriet uz angļu valodu. Tas pats arī ir gan Amerikā un arī Īrijā. Īrijas jaunākā tautas skaitīšana rāda, ka jau katrs 5. latvietis savā ģimenē vairs nerunā latviski. Kaut pagājuši tikai daži gadi. Tiešām. Anse, tu atbrauc no Londonas. Es zinu, ka tieši tāpēc, ka bija šī valodas problēma, tu negribēji, ka meita kļūst par, angliski runājošu latvieti tur. Jā, es to varbūt pareizāk pateikt. Es negribēju, lai mana meita izaug bez nacionālās identitātes. Man ir pilnīgi vienalga, vai viņa kļūst par angļu meiteni vai par japāņu meiteni. Tas nav svarīgi. Vienkārši man svarīgi bija, nevis man, bet mūsu ģimenei, lai mana meita izaug par to, kas viņa ir piedzimusi. Tā ir motivācija, bet tas spiediens tiešām bija tāds, ka tu jūti, ka ir tikai viens variants uz Latviju braukt atpakaļ? Es uzskatu, ka jā, un tie cilvēki, kas, es negribu nekādā gadījumā viņiem neko ļaunu vēlēt, bet tie cilvēki, kas sižetā teica, ka mūsu bērni izaugs un paliks par latviešiem, jo mēs ģimenē runājam tikai latviski, tas bija tas brīdis, kad es māju ar galvu un nepiekrītu tam, jo es kā cilvēks no iekšpuses, labi, es gan nebiju Austrālijā, es biju Londonā, bet tā... problēmas jau paliek līdzīgas. Tieši tā, un kad es runāju no savas pieredzes, ka tas bērns, viņš to visu uzsūc tā kā sūklis daudz ātrāk kā pieaugušais. Pieaugušais varētu varbūt nodzīvot 10 gadus un nepārtautiskotos, bet bērns, viņam ir ikdiena tajā valodā, kurā zemē viņš dzīvo, un agri vai vēlu viņš tomēr to latviešu valodu sāks pamazīt viņam aizmirst, viņam sāksies viņu sarunu valodā visādi angļu iestarpinājumi. Un es uzskatu, ka, es neesmu, protams, valodnieks, bet es uzskatu, ka pirmā pazīme, ka tavs bērns, kurš ir latvietis un dzīvo svešā vidē, sāk aizmirst šo latviešu valodu, ir tā, ka viņš patiešo sāk tulkot teikumus no angļu valodas uz latviešu valodu. Jo mēs zinām, ka mums jau tā angļu valoda, starp citu, arī Rīgā jau sāk spiesties iekšā, bet tā vienmēr bijis kaut kādas tādas valodas, kas ir aktuāls. Krievu valoda bija manā jaunībā un tā. Bet, Ilmār, jautājums jau ir par kaut ko citu vispār šobrīd. Vai mēs kādā veidā vispār aizdomājamies par šo problēmu? Mēs zinām, brauc prom cilvēku, it kā pašausminās kaut kādu tur savus cipari, 40 000 vai cik tur 309 000 aizbraukuši. Bet tā taču ir faktiski nacionālās identitātes problēma. Jā, jo šie cilvēki tiešām, es ar asanām acīs esmu ticies ar nesen aizbraukušiem latviešiem, kas nodzīvojuši 3-4 gadus, un māsa ar brāli sāk runāt jau savā starpā angliski. Tad vēl uznāk pusauģa gadi, tad viņi pat vecākiem neatbild latviski. Tā kā ļoti, ļoti smagi noturēt to latvietību ārpus Latvijas. Rezultātā tie cilvēki, kas tagad 100 000 ir Latviju pametuši, no viņiem pēc vienas paaudzes, ja mēs tā varētu teikt, tas sausais latviešu atlikums būs 10 īsāk sakot, mums ir reāli jāapzinās situācija un jāsaprot un skaidri un gaiši jārunā par to, ka tie daudzie tūkstoši, kas šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, lai viņiem labi klājās un darbs un viņi labi dzīvo, bet ir saprotams, ka liela daļa kā latvieši viņi mums ir zuduši, viņu bērni konkrēti. Un pat, ja viņi runā varbūt savā ģimenē latviski, bet mums jau vajag viņus šeit Latvijā, kas tad dziedās dziesmu svētkos, kas te runās Rīgas ielās latviski? Arī svarīgi emocionāli lieta, bet ne tas varbūt pats svarīgākais. Dēļ kā tad mēs uz to referendumu iesim? Gal galā mēs te cīnīsimies par latviešu valodu, bet tā valoda jau ārzemēs aizbraukušajiem pazūd pirmajā paudzē jau 5 gados. Tāpēc vēl svarīgāk par to cīnīties ir šeit Latvijā, kur tie latviešu valoda nekur ārpus Latvijas jau nevarēs pastāvēt. Mums ir jācīnās, lai vismaz Rīgā un Latvijā viņi vēl pastāvētu. Ko varētu darīt? Ir kaut kāda doma jums, kā varētu no šīs situācijas iziet ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem?
Es domāju, ka laikam vajadzētu apsvērt to iemeslu, kāpēc vispār brauc prom. Kaut kur vienalga, kur. Bija sieviete, kas ieprecējās. Nu, tur ir cits stāsts. Ieprecējās, izšķīrās, un viņi tur spiest palikt. Jā, bet ja tas ir tā kā ir ģimene, un viens aizbrauc, un pēc kāda laika aizbrauc arī otrs ģimenes pārstāvs, vai vienkārši viens pats cilvēks aizbrauc projām, tad jāsāk domāt, kāpēc vispār tu brauc projām. Nu, tāda, kā mēs pirms tam runājām, varbūt Sibīrija. Bet, piemēram, daudz bērnu ģimene, tādā pašā Anglijā vai Īrijā, viņi nevar šeit Latvijā savilkt galus. Viņiem no tiem 8 latu pabalsta bērni netiek bērnu dārzā. Tas ir viss Ilmār skaidrs. Aizbrauc uz Angliju, tur viņiem ir puslīdz no... To mēs visi esam dzirdējuši 101 reizi, un tā ir taisnība. Es ne par to strīdos. Ko darīt? Jo man jau brīžiem bažas par to, ka liela daļa no viņiem aizbrauc ar naidu, un to latvietību vispār nemaz nevēlas saglabāt. Es negribu mest ar akmeni, piedodiet nevienam, kas dzīvo svešumā, bet, principā... Es domāju, tā būs tāda... Tajā pašā Īrijā biedrības taču ir samērā maz koris, tur 1 vai 2. Nu, labi, koris arī nav varbūt bet viņi nevēlās. Ar varu nevar piespiest būt par latvieti. Tā pirmā reakcija varbūt ir tāda. Es domāju, ar laiku tas naids noris, bet visbiežāk paliek vienaldzība. To mēs redzam, ka uz vēlēšanām nāk ļoti maz. Es ļoti ceru, ka tagad mazliet ir Īrijā un Anglijā tie latvieši uz valodas referendumu sarosīsies, taču vairums jau neatnāks, kā arī iepriekšējās vēlēšanās tas ir noticis. Tā kā viņi aizbraucot no Latvijas lielā mērā uzdod sevī to latvieti. Tikai tādi lieli patrioti atgriežas. Paradoks tāds, ka tur Anglijā vai ir, šajā gadījumā tas tikai kā tāds sugas vārds tiek lietots. Tur dzīvojošie latvieši nāks balsot par latviešu valodu, lai gan paši varbūt nemaz nerunā latviešu. Es gan es negribētu teikt, ka viņi visi vajag balsot vai vēlēt, vienalga kā to nosaukt, jo cik man nācās tur saskarties dzīvojot Londonā ar mūsu tautiešiem, kas nedzīvo Londonā, bet citās Anglijas vai Lielbritānijas pilsētās. Iespēja piedalīties vēlēšanās ir tikai Londonā, vēstniecībā. Nu, vēl dažās citās pilsētās arī. Ir vēl Straumēnos un vēl, bet tik un tā tas ir tāls brauciens. Jā, tur ir tā lieta, un tad viņš apsver to domu. Bet visās pilsētās nav iespējams atvērt arī. Nu, nav jau Latvija. Protams, bet ņemsim vērā to, ka tieši, piemēram, tajā Londonā latviešu laikam ir vismazāk, ja ņem procentuāli no visas pārējās Lielbritānijas. Ja nemaldos, es neesmu speciālists, bet tur pa pastu var kaut kā var visu balsot un tās lietas jau kaut kā mēģina sakārtot. Bet es gribētu vaicāt vienu lietu, ko es arī tur Austrālijā satieku. Mēs runājam. Valdība par maz dara. Es saprotu, ka valdībai tur budžets un kas tur vēl 1000 dažādas lietas, naudas nav nekam. Ko vispār varētu darīt? Nu, aizbrauks Dombrovskis vai Bērziņš uz Īriju un tālāk? Nē, tik traki nav. Ir tomēr iespējas šīs pašas svētdienas skoliņas. Var apgādāt ar mācību literatūru, var apmācīt šos skolotājus. Galu galā varbūt var kaut kādas nelielas izmaksas sekt, jo, piemēram, līdz šim šīs tā būtu valsts politika, vai ne? Jā, un daudzas citas diasporas to dara. Grieķija, Ungārija, manuprāt, pat Igaunija sauc nometnēs. Ja tu esi Īrijā nodzīvojis kā bērns, 3x3 nometnes. Bet nevajag Īrijā, vajag tā nometni, lai apmaksā viņu ceļu uz Latviju, lai viņš vasaru nodzīvo Latvijas nometnē, ja viņam nav, piemēram, vecmāmiņas vai vectētiņi, kur palikt. Pēc šādas nometnes viņš redzēs arī, ka varbūt Latvijā ir jauki bērni, un viņam pēc tam studiju gados varbūt ieinteresēs. Tā kā var darīt diezgan daudz, tikai tur visur ir vajadzīga nauda. No tās pašas naudas, kas mums budžetā ir tik, cik viņi ir. Tās ir tās valstiskās prioritātes. Tieši tā, tad ir jāiezīmē. Vai mēs ieviešam eiro, vai sabalansējam budžetu, vai arī mēģinam domāt, kā mūsu tautu glābt. Es pilnīgi piekrītu tam. Mums nav šo prioritāšu saraksta. Tāpēc, ka kaut kādas demogrāfijas apakškomisijas tur Saeimā tagad ir visas radītas, ja? Manuprāt, tā ir lielā mērā tukša salmu kūšana. Nu labi, ka vispār par to tematu kāds runā. Bet valdības ieinteresētība, Ilmār, jūs taču arī kā demogrāfs tos trauksmes zvanus ir diezgan bieži. Ieklausās vispār. Tagad jau ieklausās, bet tikai līdz tai naudas piešķiršanai vēl neesam nonākuši. Ja? Agrāk, pirms gada 2 par to pat ķiķināja. Man bija žēl, parlamentā ķiķināja par šito. Tagad tad vismaz vairs jēlības neatļaujās, bet es tiešām ilgojos sagaidīt to brīdi, kad prezidents, finanšu ministrs, premjers, visi 3 savā starpā strīdēsies, kurš vairāk miljonu latus varēs no valsts budžeta izdalīt gan demogrāfijai, gan arī šai tautiskuma saglabāšanai ārzemēs. Un vēl labāk viņus aicināt atpakaļ. Lūk, tas ir viens atbrauc, Sans šeit, bet tur bija citi iemesli. Ja, teiksim, aicinās, bet prom. Nē, prom es nekur nebraukšu, es esmu atbraucis. Bet kā tev šķiet, piemēram, kaut kāda paziņa loks, tev tur bija arī, varbūt starp latviešiem, es uzdrīkstos cerēt. Vai tādus cilvēkus, kas tur tagad dzīvo 5-6 gadus un jau ir iesakņojušies, daļai kaut vai, viņus varētu uzrunāt kaut kāds aicinājums? Aicināja jau prezidents atgriezties vai kas? Lūk, man ir 2 piemēri, vai pat 3. Viens no tiem ir viens mans arī labs draugs, kurš pārcēlās uz dzīvi uz Lielbritāniju. Es nezinu, kādu iemeslu dēļ, nav arī svarīgi. Viņš tur iepazinās ar meiteni, viņiem arī ar latviešu meiteni. Viņiem nesen piedzima kopīgs dēls, un tas notika, tad viņš dzīvo Skotijā.
Un mēs runājam pa telefonu viņu, un es saku, tā jau mēs drīz satiksimies, tu droši brauks uz Londonu, uz vēstniecību, jo tev vajadzēs puikam izņemt pasi. Viņš saka, nē, es pasu varu tepatās nokārtot Edinburgā. Kā tad Edinburgā tad dabūs Latvijas pasu? Viņš saka, man tagad ja varētu uzlikt pīkstuļus virsū, ko viņš pateica, tā Latvijas pasa nav vajadzīga. Tātad tas nozīmē, ka viņš grib, lai viņam puika jau būtu brits. Tas ir viens variants. Tas normāli. Viņu atpakaļ tu diez vai dabūs. Dubult pilsonība. Bet tas jau ir Viņi 3 gadus muļļā to arī piekrīt. Tas bija jāizdara jau sen. Jā, bet vai tā dubult pilsonība palīdzētu mums šeit palikt vairāk? Nē. Otrs, arī tāpat mums ir pazīstama latviešu ģimene, kas dzīvo Londonā, kas īstenībā ar lielāko prieku braukt atpakaļ, sakojot mūsu ģimenes, piemēram. Un tad vēl ja vien viņiem būtu kas? Ko darīt, darbs vai kā? Ja viņiem būtu kaut kāda, varbūt garantija, ko šeit darīt. Jā. Jo tur tomēr viņiem ir kaut kāda, tur, laikam, māja nopirkta, vai tur kaut kāds nekustamais īpašums, vai automašīna, vai es nezinu, kas, vai sienas pulkstenis dārgs, ko viņi nevar šķirties no viņas, nezinu, jā. Bet viņiem ir ģimene, viņiem ir puika un meita arī, visi ir latvieši, savā starpā runā latviski, puika runā latviski, bet jau ar akcentu, jo viņš tur ir piedzimis, viņiem ir 10 gadi, bet viņu apsver tādu iespēju braukt atpakaļ. Ir visādi cilvēki, īsāk sakot. Jā, un vēl pēdējais piemērs ir, ka mēs ar ģimeni tieši pateicot arī šā iemesla pēc, ka mēs esam tādi tā kā celmlauži atbraukuši atpakaļ tagad. Kaut gan es vienbrīd neesmu teicis, ka es braucu prom pavisam. Es vienkārši aizbraucu uz kādu laiciņu projām, pastīties, kā ir, pamācīties. Labi, un mēs satikāmies ar radio pārraidē 18. novembrī ar vienu Amerikas latviešu ģimeni, kas Amerikā ir piedzimuši abi divi. Amerikā Čikāgā ir iepazinušies, apprecējušies, viņiem ir 3 bērni. Un viņi ir sapratuši to, ka viņu zeme ir Latvija. Un visu Amerikā pameta, pārdeva un pārvācās uz dzīvi šajien. Lūk, tur Austrālijā kungs teica, ka tāds jauns čels bija, ka viņš nesaprot, kā viņš viņš ir bijis, bet viņš ir bijis ekonomiski apsvērums. Viņi arī bija bijuši šeit vairāk tādu būtu, bet mēs man tiešām bija ļoti liels pārsteigums par to. Mums ir jābeidz šī saruna, diemžēl, bet daži procenti, jā, un lai nu vairāk tādu būtu, bet tad mums tas sausais atlikums, kā modē tagad ir teikt, varētu būt tas, ka valstī tomēr ir jāizrāda lielāka pretīm nākšana un lielāka rūpe par to, kas vispār ar mūsu nākotni notiks. Arī tīpaši nodokļu politikā varbūt šiem pašiem atpakaļ braucošiem cilvēkiem varētu kaut kādu labvēlības režīmu. Sakot, ir jāveido stratēģija, kā tagad viņus atgriezt mājās ne tikai tukšiem vārdiem, bet arī reāli ar kaut kādiem darbiem. Ja? Un ar valsts budžeta naudu. Lūk, es ceru, ka Saeimas deputāts kāds vai cits politiķis topošais varbūt mūs dzirdēja. Paldies jums, kungi, par sarunu. Ilmārs Mešāns, Ansovs bija šodien mūsu studijā.